Jau iepriekš ir izskanējušas ziņas par gadījumiem, kad taksometru šoferi apkrāpj turistus, pieprasot neiedomājami lielas summas par braucienu, kā arī izskan viedoklis par taksometru šoferu agresīvo braukšanas kultūru Rīgas ielās. Vai šajā jomā kaut kas ir mainījies, un vai atsauksme par taksometru vadītājiem neliks turpmāk turistiem pārdomāt un neiekļaut vairs Rīgu un Latviju savā ceļojuma maršrutā? 290 latu no Bolderājas līdz Rīgas centram, 100 latu no lidostas līdz centram. Šāda summa par taksometru pakalpojumiem šķiet dārga pat turīgiem cilvēkiem. Vieglākais negodīgo taksistu upuris parasti ir turists. Viņš īsti vēl neorientējas cenās un arī nepārzina apkārtni. Rīgas ielās aptaujotie ceļotāji norāda, ka lielākoties ir apmierināti ar taksometru pakalpojumiem, taču tiek minēti arī daži trūkumi. They talk with their phone, while driving. Sometimes I've had a taxi driver who had to stop and ask other taxi drivers where to go. His English wasn't so very good, so it was difficult to understand him, but it was okay. I took a taxi yesterday, but he drove like crazy. I think he had some rush or something like that. I didn't have the rush. I think he had the rush. Well, I took a taxi once, and I think that I got ripped off. But, well, the driving culture I think was pretty okay. Tā kā turistu populārākais maršruts ir lidosta Rīga, devāmies noskaidrot, kā lidostā tiek uzraudzīta taksometra darbība. Mēs ļoti labi apzināmies, ka jebkura pakalpojuma sniegšana starptautiskajā lidostā Rīga ir tas, kas veido pirmo priekšstatu un arī priekšstatu par valsts, tad veido arī valsts tēlu. Taksometriem, kas savus pakalpojumus vēlas sniegt lidostas teritorijā, ir jāatbilst konkrētām prasībām. Ir jānodrošina iespēja pasažieriem maksāt ar karti, turklāt par pakalpojumu jāizsniedz čeks. Automašīnas nedrīkst būt vecāks par 3 gadiem. Kas attiec uz pašiem taksometru šoferiem, galvenā prasība ir svešvalodu zināšanas. Ja tiek konstatēti gadījumi, ka kāda no noteikuma punktiem netiek ievērot, un tas notiek sistemātiski, mums ir tiesības lauzt līgumu, un tātad šī taksometra kompānija vairs tad nevarētu sniegt šeit pakalpojumus. Lai gan attālums starp Rīgas centru un lidostu ir nemainīgs, to nevarētu teikt par braucienu cenām. Un cik vidēji izmaksā aizbraukt līdz Rīgas centram? Apmēram kādi 6 lati, 6,50. 7 kapekam līdz 8 jāsastrīg un vakarā varbūt ap 9. 10 lati. Paši taksometru šoferi norāda, ka brauciena laikā cenšas ievērot visas satiksmē paredzētās normas. Viņi arī uzskata, ka komunikācijā ar ārzemniekiem valodas barjeras nepastāv. Lidostas Rīga pārstāvis atgādina. Ja tiek manīts, ka taksists cenšas jūs apkrāpt, neaizmirstiet aizstāvēt savas tiesības. Rakstiet sūdzības un izsakiet savus ieteikumus, lai taksometru pakalpojumu joma mums visiem kļūtu draudzīgāka.